Pagājušā nedēļa Baltijas akciju tirdzniecība bija ļoti mierīga. Gan apgrozījums paturēja zem vidēja līmeņa, gan arī indeksu svārstības bija minimālas. Pašmāju biržas apgrozījums pieturēs pie 150 000 latu, un šoreiz investoru uzmanības centra Latvijas gāzes akcijas. Tradicionāli šīs akcijas ir ļoti neaktīvas. Tomēr pagājušā nedēļa vairākas tirdzniecības sesijas bija veiktas pārdošanas ar šo akciju, līdz ar to pavelkot cenu uz leju. Analizējot šo akciju ar tehniskas analīzes rīkiem, var redzēt, ka 5 Latvija ir ļoti stiprs psiholoģiskais līmenis Latvijas gāzes akcijām. Līdz ar to var teikt, ka cenai ir visas iespējas atgriezties tieši tajā līmenī. Par visinteresantāku nedēļas pasākumu var nosaukt Latvijas kuģniecības ārkārtas akcionāru pilnsapulci. Nedēļas laika sakarā ar šo pasākumu bija publicētas 13 ziņas, tomēr ārkārtas akcionāru pilnsapulce nenotika. Līdz ar to saglabājot intrigu līdz 28. janvārim. Kārtējas nesaskaņas Ventspils naftas un Latvijas kuģniecības starpā jau kārtēju reizi pavelka akciju cenu uz leju. Tomēr ņemot vērā, ka šīs pārdošanas bija ļoti maza apjoma, vēl grūti teikt, vai šī būs tendence vai ne. Aktīva tirdzniecība bija vērojama Tallinas biržā. Tomēr analizējot šīs biržas akciju tirdzniecības aktivitāti, var redzēt, ka lielā mērā to veidoja Silvana Fashion Group darījumi. Un apskatoties jau Silvana Fashion Group akciju, var redzēt, ka ceturtdienas tirdzniecības sesijas laika ar šo akciju bija veikts viens liela apjoma tiešais darījums, kurā bija notirgots vairāk kā gandrīz 1 miljons akciju. Līdz ar to var teikt, ka arī Tallinas biržas tirdzniecība bija salīdzinoši mierīga. Ļoti interesants ir jautājums, kas tad notiks nākamās 2 nedēļas. Vai mēs redzēsim paaugstinātu apgrozījumu, jo lieli investori veiks tiešus darījumus, vai tad mēs redzēsim cenas lejupslīdi, jo mazi investori pārdos savas akcijas, lai atbrīvot naudas līdzekļus dāvanam. Katru gadu šī tendence mainās. Tad interesanti, kas notiks šogad.